Labdien, cienījamie rīdzinieki un Latvijas iedzīvotāji! Es esmu Oļegs Burovs, Rīgas mēra kandidāts no saraksta numur 1 Gods kalpot Rīgai Zaļo un Zemnieku savienība. Jūs droši vien man ziniet par maniem ar vairākiem gadiem izdarītiem darbiem. Tas ir Latvijas Nacionālā mākslas muzejs, Vevkultūras pilds, kultūras nams Ziemeļblāzma, Pirma slimnīca, vairāk renovētas skolas, sporta komplekse un, protams, meža parks. Liela estrāde, kur šobrīd es stāvu jums priekšā. Man un mūsu komandai ir reālais piedāvājums, kā pamainīt Rīgu. Izglītības jomā tas ir par 30% palielināt atbalstu Rīgas skolotājiem, veselīgais brokastis sakums skolai, kā arī jauna sporta halles Rīgas pilsētā, kā Pļavniekos, tā arī Pārdaugavā. Mūsu sarakstā ir izcili izglītības profesionāli. Es esmu Andris Priekulis, Rīgas valsts 3. gimnāzijas direktors un ekonomikas skolotājs. Mēs gribam Rīgas skolotājiem iedot 3-kāršu atbalstu. Piemaksas pedagogiem tikpat liels kā pierīgām. Otrs, piedāvāt modernās platformas, IT platformas un mākslīgā intelekta platformas, kā atbalsta rīku un pakalpojumu līdzmaksājumus. Atbalsts īrei, atbalsts komunālajiem pakalpojumiem, jo mēs gribam, lai skolotājs varētu sasniegt augstākos rezultātus. Tāpat mēs gribam, lai skolotājs justos brīvāk savā praksē, palīdzēt ar atbalstu personālu, logopēdiem, skolotāju palīgu, psihologu, sociālo pedagogu, kas īpaši atbalstīs skolniekus ar īpašām vajadzībām un problēmu situācijās. Mēs gribam, lai skolotājs būtu spējīgs sasniegt augstvērtīgāku rezultātu katram skolniekam. Es esmu Alla Štolcere, Oskara Kalpaka, Rīgas Tautas Daļmatu pamatskolas direktore. Savas pieredzes laikā esmu iepazinusi gan bērnu problēmas, gan vajadzības. Uzskatām, ka 1.–3. klasei ir nepieciešams bezmaksas brokastis, 1.–6. klasei bezmaksas pusdienas. Produktus iegādāsimies no Latvijas ražotājiem, jo tas nodrošinās mūsu bērniem veselīgu uzturu. Atbalstīsim mūsu lauksaimniekus. Protams, atbalsts visām ģimenēm, vasaras nometnēm un vasaras aktivitātēm. To mēs nodrošināsim, lai bērniem būtu, kur pavadīt vasaras brīvo laiku. Mani sauc Ausma Cimdiņa, un es esmu Latvijas Universitātes profesore. Manuprāt, Rīgas un Latvijas attīstības potenciāls ir attīstīta infrastruktūra, cilvēku un dabas resursi. Cilvēku kapitāls kā pamatā ir izglītība, visos tās līmeņos kvalitatīva un daudzpusīga izglītība. Un Rīgai kā Latvijas galvaspilsētai, kā Latvijas kopsaucējam, šajā ziņā ir īpaša misija. Tālāk Gods kalpot Rīgai strādās, lai stiprinātu sadarbību ar Latvijas augstskolām, ar universitātēm, ar zinātniski-pētnieciskiem institūtiem, ar radošām personībām un radošajām industrijām jēdziena visplašākā nozīmē. Balsojot par stipru un gudru Rīgu, balsosim par stipru Latviju. Aicinu Rīgas domes vēlēšanas 7. jūnijā balsot par Gods kalpot Rīgai un Zaļo un Zemnieku savienību. Saraksts numur 1. Mēs zinām, kas Rīgai ir jādara.